Bija arī sprādzis mans kakla skriemeņi. Un, ja tie būtu, noticis līdzīgi kā ar manu mugurkaulu, tad tas nozīmē, ka es būtu paralizēta jau no kakla uz leju. Un tas arī ir tas iemesls, kas man dod prieku kaut kādā ziņā dzīvot arī, vēl aizvien pateikties par rokām, jo es saprotu, ka es biju varbūt milimetrus līdz tam, lai man dzīve būtu pilnīgi citādāk. Un es ne tikai nespētu skriet, dejot, staigāt, bet es nespētu arī radīt lietas, nespētu spēlēt mūzikas instrumentus. Es nespētu sapucēties kaut vai iziet ārā. Tas ir ļoti svarīgi man šeit tādā arī viszemākajā punktā saprast, ka var būt vēl sliktāk.